Informātika kopā ar mani jau kopš skolas laikiem. Pirmo reizi iegūju informātikas kabinetā, un līdz šim brīdim esmu kopā, es un informātika. Tātad mans informātikas stāsts sākas skolā, kad biju tāds pats skolēns, kādi tagad ir mani skolēni, kurus es mācu. Tad šis stāsts turpināja koledžā, kur es apguvu informācijas tehnoloģijas. Tālāk mans un informātikas stāsts turpinājas universitātē, bakalaura studiju laikā un datorzinātņu magistratūrā. Tomēr šīs stāsts vēl nebeidzas, bet turpinās arī tagad profesionālajā matemātikas un informātikas magistratūrā. Man patīk sarunāties ar cilvēkiem, dalīties pieredze. Man patīk, kad apkārt daudz cilvēku, daudz kustības un enerģijas. Tas viss ir tieši man. Es uzskatu, ka tas viss ir ļoti svarīgi skolotāja darbā. Kur gan skolā to visu var īstenot dzīvē. Kā jau es teicu, man patīk komunicēt ar cilvēkiem, dalīties ar savu pieredzi un savam idejām. Kā skolotājs es varu dalīties ar savu pieredzi ar skolēniem, interesanti izklāstot nodarbības tēmu un ar kolēģiem, palīdzot viņam vairāk izmantot informācijas tehnoloģijas ikdienā. Es cenšos izdarīt tā, lai skolēni klasē sēdētu ne tikai tāpēc, ka informātika ir stundu sarakstā, bet tāpēc, ka viņiem ir interesanti uzzināt kaut ko jaunu, apgūt jaunas informācijas tehnoloģijas un metodes. Stundas laikā sasaistot informātiku ar citiem mācību priekšmetiem, tādiem kā vizuālā māksla, matemātika, valodas, stundas kļūst krāsainākas un skolēni apgūst praktiskas informātikas izmantošanas iespējas, ko varas izmantot mācības un tālākajā dzīvē. Dmitrijs Marcinkevičs ir viens no mūsu skolas jaunākajiem pedagogiem, bet bez šaubām ir ļoti zinošs un atbildīgs. Un ja man vajadzētu visu salikt pa plauktiņiem, tad es gribētu teikt, ka pirmkārt Dmitrija stundas ir ļoti piesātinātas un informatīvas. Otrkārt, viņš veiksmīgi strādā kā informātikas skolotājs, izmantojot bilingvālas metodes. Un treškārt, viņš efektīvi uztur skolas mācību elektronisko vidi. Un šai ziņai ir liels atbalsts mūsu skolas pedagogiem. Ja jūs kādam no mūsu skolas skolotājiem jautātu, kurš tad ir tas kolēģis, kurš mācību gada laikā mums visiem sniedz ārkārtīgi lielu atbalstu, palīdzību, kurš jebkurā situācijā saskarsmē ar cilvēkiem ietur mierīgumu un savaldību, tad es domāju, ka atbildē tālu nebūtu jāmeklē, un Dmitrija vārdu nosaukt ļoti daudz skolotāju. Un, manuprāt, tā atdeve, ar kādu šis skolotājs strādā, un kādu šim skolotājiem ir attieksme pret citiem kolēģiem, 10 balvu sistēmā ir, protams, novērtējumā ļoti augstu atzīmi. Un vēl jāsaka, ka pēdējos gados Dmitrijs ir daudz piedalījies dažādos ārpus skolas pasākumos, kas saistīti vairāk ar metodisko darbu. Tas nozīmē, ka tā ir skolas prezentēšana, iepazīstinot citus ar savām idejām. Un ir ārkārtīgi patīkami, kā pilsētas metodiķi pēc tam mūsu skolē saka, ka jums gan ir paveicies ar skolotāju. Un tagad es varu teikt droši, ka, protams, mēs lepojamies, ka mūsu skolā strādā šis cilvēks. Man patīk skolotais Dmitrijs, jo stundas ir interesantas. Skolotais Dmitrijs ir ļoti labs skolotājs, kurš visu stundu runā, lai visi saprastu. Mēs lepojamies, ka mums ir tāds skolotājs. Man patīk skolotais Dmitrijs, jo viņš ļoti labi māca un ļoti lieliski skaidro uzdevumus. Man patīk strādāt informātikas stundā. Stundas ir lieliskas! Skolotais Dmitrijs ir labs skolotājs, jo viņš ir jauns skolotājs. Ar viņu ir viegli kontaktēties. Skolotājs saprotami skaidro materiālus. Patīk informātikas stundas. Skolotais Dmitrijs ir ļoti labs skolotājs. Viņš skaidri un saprotami stāsta. Ja man ir grūtības, tad viņš vienmēr man palīdz. Es droši varu pienākt stāvgriežus vēl pēc stundas ar saviem jautājumiem. Visvairāk mani priecē tas, kad skolēni visi padodas, kad viņi viegli pilda uzdevumus, kad viņi stāsta par saviem sasniegumiem un ir lepni par savu padarītu darbu. Bet ja skolēni ir lepni un priecīgi par saviem sasniegumiem, tad es, kā skolotājs,